lai jums ir žēlastība un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Mācekļiem Jēzus stāstīja: kādam bagātam cilvēkam bija nama pārvaldnieks, kas bija apsūdzēts par to, ka iztērējis viņa mantu, un atsaucis to viņš tam sacīja: ko es dzirdu par tevi? Dod norēķinu par savu manturību, jo tu vairs nepārvaldīsi namu. Bet nama pārvaldnieks pie sevis jautāja: ko lai es daru? Mans kungs atņem man manturību. Rakt man nav spēka un ubagot es kaunos. Es zinu, ko darīšu, lai pēc tam, kad būšu atcelts no manturības, būtu kādi, kas mani uzņemtu savos namos. Un pasaucis vienu pēc otra sava kunga parādniekus, viņš vaicāja pirmajam: cik tu esi parādā manam kungam? Tas atbildēja: 100 muciņas eļļas. Viņš tam sacīja: ņem savu parādu zīmi, sēdies un tūlīt raksti 50. Tad viņš jautāja citam: cik tu esi parādā? Tas atbildēja: 100 maisus kviešu. Viņš tam sacīja: ņem savu parādu zīmi un raksti 80. Nama kungs uzslavēja negodīgo nama pārvaldnieku, ka tas bija rīkojies saprātīgi. Tādēļ šī laika dēli pret savu cilti ir saprātīgāki nekā gaismas dēli. Es jums saku, iegūstiet sev draugus ar netaisnības mamonu, lai katrs zūd, viņi jūs uzņemtu mūžīgajos mājokļos. Āmen. Lūksimies. Mīļotais debes Tēvs, mūsu Dievs un mūsu Kungs, mēs Tev pateicamies, ka arī šajā karstajā dienā mums ir iespējams nākt un savas dvēseles atveldzēt pēc dzīvības ūdens avotiem. Lūdzamies, debes Tēvs, sūti Svēto garu mūsu sirdīs vairā, lai mēs Tavu vārdu saprotam un lai mēs no šī vārda dzīvojam, lai mūsu garīgās slāpes tiek rendētas. Jēzus vārdā. Āmen. Mums pestītājs stāsta ļoti neparastu līdzību. Un viņa neparasti ir tāpēc, ka tur ir viens tāds teikums, ka kungs uzlielīja netaisno nama pārvaldnieku. Un tas ir pilnīgi savādāk nekā mēs gaidījām. Mēs gaidījām noteikti tiesas prāvas, noskaidrot, kurš tur vainīgs ir, cik viņš ir nozadzis. Ja viņš ir nozadzis, tad lūk cietumā iekšā viņu, ko viņš ir izšķērdējis. Bet tā līdzība noslēdzās uz to, ka viņš uzliela šo nama pārvaldnieku. Šodienas mums prediķa temats būtu par to, kā mēs plānotu savu nākotni mūžībā. Šī līdzība tieši par to ir domāta. Ko mēs darām, lai ieplānotu sev labāku nākotni debesu valstībā? Vispirms jau lielais jautājums ir par to, vai mēs varam kaut ko arī ietekmēt šajā ziņā. Mēs noteikti varam. Galvenais, lai mēs nonāktu debesu valstībā. Atceramies, ka par to, lai mēs nonāktu debesu valstībā, par mums ir parūpējies mūsu Dievs, mūsu radītājs. Kad cilvēks krita grēkā, viņš apsolīja tai pestītāju, kas vēlna galvu sadragās. Viņš apsolīja, ka šis pestītājs mirs. Kā viņš teica, čūska iekodīs papēdī viņam. Tas bija tas lasījums garais par Ādamu un Ievu Ēdenes dārzā. Viņš noslēdzās ar apsolījumu, kā Ievas dzimums sadragās tev galvu, bet tu viņam iekodīs papēdī. Tātad tā čūska, tas vēlns, ir ļoti interesanti, ka tur minēts, kā čūska, čūska attiecīgi ir tā, kas iekodīs Ievas dzimumam. Tātad Ievas dzimuma vēl nav, bet čūska jau ir. Tātad cilvēki
nevienmēr domā par savu nākotni, par savu garīgo nākotni, par debesu valstību. Un tā ir patiesība. Debesu Tēvs sūtīja dēlu, lai viņš izglābtu pasauli, lai sadragātu Sātanam galvu. Un lai Sātans, kurš kārdināja Ādamu un Ievu paradīzes dārzā, lai viņš taptu uzvarēts. Un tā arī notika. Tātad savā laikā Jēzus piedzima no jaunavas Marijas. Cieta par mums un mira pie krusta Golgātā. Un nāves varu iznīcināja, 3. dienā viņš augšā cēlās. Tātad nākus ir no debesu Tēva svētība visiem ļaudīm, kas bija zem lāsta, tātad nesvēti ļaudis, arī mums. Tas ir ļoti svarīgi saprast, bet arī mēs kā Dieva bērni bieži vien neplānojam nākotni, neplānojam par ieiešanu Dieva valstībā. Viena daļa tāpēc, ka ir pieradusi pie tā to nedarīt dzīvē. Kā piemēram šis namu pārvaldnieks. It kā viņš ir namu pārvaldnieks, viņam ir jāplāno savu kunga mantu. Bet viņš taču izrādās, ka neko neplāno. Viņš tikai izšķirž, iztērē veltīgi. Tātad viņš neapkop mantu, nevairo mantu, nesargā mantu. Viņš arī viņu prātīgi neiztērē, ir jau prātīgi tēriņi arī. Lēskot viss norāda to, ka viņš neplānoja, ka par šādu uzvedību, par šādu namsaimniecību viņu labākajā gadījumā atlaidīs no darba. Labi, ka vēl neprasa atdot atpakaļ. Tātad viņš dzīvoja vienprātīgi. Cilvēki ļoti liela daļa savu mūžu nodzīvo vienprātīgi. Viņi nedomā par to, ka būs reiz atskaita Dievu priekšā, ka viņš nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Un tāpēc savu dzīvi un visu, ko Dievs ir devis, iztērē veltīgi. Gan savu laiku, gan savu spēku, gan arī naudu, ko par to saņem par darbu, tātad arī darba augļus un notērē nelietīgi. Dievs ir visas pasaules īpašnieks. Dievs ir radījis debesis un zemi. Tam kungam pieder debesis un zemi. Un jūra un viss, kas tur ir. Tātad viņam viss pieder. Un katrs cilvēks ir atbildīgs viņu priekšā. Bet vēl apostols Pāvils raksta, mums visiem reiz jāstājas soļu krēsla priekšā. Lai viens dabū, ko miesā darīs, labu vai ļaunu. Tātad mēs neplānojam. Un tā ir pamācība tieši Jēzus mācekļiem. Viņš saka, ka to uzrunu viņš teica nevis neticīgajiem, bet saviem mācekļiem. Un kur mēs redzam, ka mācekļi neplāno savu mūžīgo dzīvību, arī tajā, kā viņi iztērēja savu dzīves laiku, kā viņi iztērēja savus līdzekļus, savu darbu un savus talantus un spējas, kur viņi to visu iztērē. Un daudz vietu pilnīgi neliederīgi. Tā ka pēc tam droši vien būs kauns par to Dievu priekšā. Tad šis stāsts ir priekš mācekļiem. Viņš ir šo līdzību stāstu, kas ir neparasta, kur notiek ne tā, kā tas notiek, bet tur notiek bieži pilnīgi savādāk. Un lūk, tātad, kas tur ir saprotams? Saprotams ir viena lieta pavisam skaidra. Viņš bija izšķērdīgs, neapdomīgs, un viņš neplānoja savu nākotni. Bet tad pietieši, kad uzzināja, ka viņiem jādod norēķins, viņš ātri sāka rīkoties un plānot ar savu nākotni. Iedomājieties, tā, kad viņam draudēja briesmas, beidzot sāk plānot savu nākotni. Viņš saka, es taču nespēju rakt. Es nevaru būt vienkārši strādnieks. Un ubagot man arī ir kauns. Es taču biju tik augsts cilvēks. Bagāta cilvēka pārvaldnieks. Man kauns ubagot. Un lūk, viņš beidzot drūģaini sāk plānot. Viņš saka, lūk, ko es darīšu. Es dabūšu sev draugus, es dabūšu tos, kas mani kaut ko parādā. Un sāk steidzami veidot mahinācijas ar savu kunga naudu.
Ja, jūs saprotiet, kungs ir aizdevis 100 mucas eļļu, un viņš ņem un noraksta 50. Pat bez kunga atļaujas. Viņam parakstīts ir 100 maisu ar kviešiem, un viņš noraksta steidzami 20 maisus ar kviešu. Būtībā viņš savu kunga nāvu mantu turpina šķērdēt. Tur nekas labs nenotiek. Tas ir apmēram tāpat, kā kad bija banka Baltija, atcerieties, un tur bija administratori, un viņi to pārpalikušo naudu iztērēja vēl ātrāk, nekā Lavens bija to naudu tur tērējis. Jā, jūs saprotat, vai ne? Kad bieži vien, kad pieķer kādu cilvēku, un viņam vēl dod iespējas kaut ko darīt, viņš var uzataisīt lielākas šmucas nekā iepriekš. Un tā viņš arī to steidzami izdara. Un tā viņš iegūst savus parādniekus, pie kuriem viņš cer piemesties un kādu labumu dabūt, jo viņš taču viņiem ir atlaidis viņiem parādu. Ar mahināciju ir uztaisījis viņa parādu summu bija krietni mazāk, jo tajos laikos bija tikai 2 parādu vekseli. Parasti. Labākā gadījumā 2. Viens, kas atgādina cilvēkam, ka viņš ir parādā, bet tas īstais parādu zīme piederēja tam, kas bija aizdevis kaut ko. Un lūk, tā kā datora nebija un kopija nebija nekāda, tas bija ļoti svarīgi. Un tātad izdzēsa uz papīrusa gabalu, izdzēsta šo vārdu 100 un ierakstīja 50. Tā arī bija. Jā, tieši tā arī notika. Viņa nebaldos nebija grūti arī to izdarīt. Jo tāpēc, ka tajos laikos ar burtiem apzīmēja šos skaitļus. Izdzēs un pielaboja burtiņu. Tā saka, 1 burti, 2 burti, un tā varēja ātri izdzēst. Ne tā kā šodien raksta ar skaitļiem un vēl ar vārdiem. Lūk, tagad viņš pielaboja šos parādu zīmes. Protams, Nama kungs izrādījās daudzreiz gudrāks, viņš bija laba atmiņa. Un vajadzēja kā gaidīt sodu. Bet notika pilnīgi pretējais. Nama kungs sāka viņu uzlielīt, ka viņš ir gudri darījis. Un mēs ieraugām arī Nama kungu. Nama kungs izrādās nevis domā par mantu, bet viņš domā par savu pārvaldnieku dzīvi. Un ka viņš ir liela tieši tāpēc, ka beidzot viņš ir gudrs pats. Jo iepriekš viņš taču bija muļķis. Darīja visu, lai viņu atlaistu. Un beidzot viņš nāca pie saprāta, ka savu nākotni ir jāplāno. Kur vēl parādās tas, ka šis nama pārvaldnieks nebija plānojis savu nākotni. Tajā faktā, ka viņš nebija pat zazis neko. Jūs saprotat, ka nozog tad sev kaut ko sakrāt. Viņš bija vienkārši izšķērdējis. Iztērējis nevajadzīgi. Varbūt arī sev visu kaut ko sapirkt. Bet pilnīgi nedarīgi. Tātad viņš arī pat nebija uzkrājis zabatos. Viss tikai tērēts tika. Arī tur viņa neprāts parādījās. Un tātad šis piemērs, ko Jēzus saka, bija par to, ka netaisni, kaut arī netaisni rīkodamies, šis cilvēks pirmo reizi domāja par savu nākotni. Un viņš saka, bet gaismas bērni, tātad Kristum piederošie, viņš saka, nav tik uzcītīgi un gudri savās lietās, kā šīs pasaules bērni. Un tā ir tas ir. Izrādās, kā vārdu Coca-Cola
pasaulē pazīst vairāk nekā vārdu Kristus. Tātad gaismas bērni nav pacentušies pietiekami. Ja gaismas bērni būtu tik dedzīgi, tik neatlaidīgi, kā to dara tumsas bērni savās lietās, kā baznīca kāda būtu. Bet Jēzus saka, ka mums ir jābūt gudriem un jāsaprot, ka mūsu laiks atskaitē pienāk un jāsāk domāt, kādā veidā sev sagatavot labāku dzīvi debesīs. Un ļoti interesanti, ka Jēzus pasaka pilnīgi vienu visam konkrētu lietu. Viņš runā netaisnības mantu, jo mamons tulkojumā nozīmē manta, arī nauda tai skaitā un īpašumu. Tātad mamons apzīmē visu, kas var piederēt cilvēkam. Tātad pat ar netaisnīgi iegūtiem līdzekļiem un īpašumiem viņš saka, iegūstiet sev draugus debesīs. Un te ir lielais jautājums. Kas tie ir par draugiem? Katoļi, piemēram, teikt, tie ir svētie droši vien. Droši vien, ka nē. Tāpēc, ka viņiem nauda nav vajadzīga. Ar naudas palīdzību, ar mantas palīdzību nevarēs iegūt draugus debesīs. Draugus debesīs var iegūt savādākā veidā. Kā apstults Pāvils rakstīja vēstulē korintiešiem, ka tas notiek tādā veidā, kad cilvēki ziedo priekš evaņģēlija un priekš labdarības. Tādā veidā tiek iemantoti draugi debesīs. Viņš mācīja par to, ka evaņģēlijas sludinātājiem ir jāmaksā un ka tā ir pareizi dalīties laicīgos labumos ar viņiem. Jo tādā veidā Dieva valstībā daudz draugu nonāks. Saproti, tu ziedo un evaņģēlis sludina. Citi klausās un top izglābti, jo tic. Tātad tā nauda, kas pēc būtības netaisnīgi tiek sadalīta pasaulē. Jo sociālistiem vienā ziņā ir patiesība, kad viņi saka, ka naudas pārdala nenotiek taisnīgi pasaulē. Ir taču tā. Ir vieni, kas smagi strādā un maz saņem. Un ir vieni, kas viegli strādā un daudz saņem. Un ir kādi, kas vispār nestrādā, bet saņem. Tātad netiek jau sadalīta manta taisnīgi. Tā ir pareizi. Bet Jēzus saka, kā izmantot šo netaisno mantu. Izmantot tieši, lai evaņģēlijs tiktu sludināts pasaulē. Un lai labdarība notiktu. Lai darītu labu tiem, kas pieder Kristu. Lai darītu labu tiem, kam tas ir nepieciešams. Izsalkušiem un izslāpušiem. Un neapģērbtajiem. Tad, tās ir tās lietas, kādā veidā tiek nodrošināti draugi debesīs. Bet, ja cilvēks, pat būdams kristietis, visu patur sev un nedalās, nec evaņģēlija dēļ ziedot draudzē vai misijā, nedara nekādu labdarību, tad ir jautājums, kur viņa manta ir uzkrājusies. Tā nekur viņa ir notērēta. Jo Jēzus saka, ja mantu krājas šeit, tad viņa zūd zāļi, kodes un rūsa.
tie bojā visu mantu. Ja kāds kalpo naudai, tas ir vēl sliktāk. Viņš saka, nevar kalpot mamonam un Dievam vienlaicīgi. Nauda varbūt ir no zelta un nebojājās. Bet šī gadījumā tas kļūst par elpu Dievu cilvēkiem. Bet kā var uzkrājumus debesīs, Jēzus māca? Krājiet mantu debesīs, kur ne podas tā, ne rūsa, ne zābļi, ne roka un nezog. Gādājiet sev neiznīkstošus matus. Tātad šis ir jautājums, kā to darīt. Un atbilde ir vienkārši. Atbalsti Kristus sludināšanu. Un otrs, ziedo labdarībā. Vai esi pats labdars? Ja nezini, ko ziedot, ziedo labdarībā, viņi zinās, kur to ziedot. Ja zini kādam, kuram vajag ziedot, ziedo viņam. Tādā veidā apstults Pāvils raksta, vairojās Dievam pateicība. Cilvēki sāk lūgt Dievu un pateikties par devējiem. Un Dievs gādā, lai jūsu augļi, kas jums rodās, no jūsu labdarības, kas ir darīta, protams, ticībā uz Jēzu, lai šie augļi arī nepazustu, lai viņi paliktu uzkrājumā debesīs. Un tagad, ja jūs tur nonāktu mūžīgos mājokļos, būtu, kā Jēzus saka, ka jums ir manta debesīs. Lūk, ko Jēzus māca šeit mums. Bet lai mēs nedomājam, ka ar labdarību un ziedošanu mēs nonākam paši debesīs. Tā nekas nenotiek. Jo arī apstults Pēters raksta, ne ar zeltu vai sudrabu, bet ar Dieva jēru, svētajām un dārgajām asinīm mēs esam pestīti no aplamās mantotās dzīves, no grēka. Ne ar sudrabu, ne zeltu. Nekāda labdarība, nekāda ziedošana nespēja dvēseles atpirkt, kā tikai Jēzus asinis, Dieva dēla asinis būs izpērta. Tāpēc viņš griezās pie mācekļiem un par šīm lietām runāja. Jo mācekļiem tas nāk no ticības. Un šī ziedošana ir ticības auglis. Bet tiem, kuriem nav ticības, tie visu sagrozīs. Pilnīgi nepareizi. Viņu ziedošana labdarībai nelīdz. Jo viņi domā, kad ir taisni savu darbu dēļ. Bet mēs tā nedomāsim. Mēs esam taisni Jēzus Kristus izlieto asiņu dēļ. Viņa krusta nāves dēļ mēs esam taisni. Un mūsu labie darbi un mūsu ziedošana un labdarība nāk no ticības, mīlestības un paklausības Dievam. Lai Dievs ar svēto garu mūs sveitī pilda un ļauj mums šos labos augļus arī gādāt debesīs, arī ar netaisno mātu, ko mēs šajā pasaulē saņemam.